Jūs nedzirdat, tas skaņa? Stop! Vai jūs to dzirdat? Tā skaņa! Jā, tā bija skaņa, kad sabrūk mani līgo plāni. Nē, tur kaut kas nokrita. Ārprāts, tas noteikti bija motors. Nu nē, Lība, kā tas varēja būt motors, ja mašīna vēl skan? Šobrīd nokrita tikai mūsu optimisms. Ak, nē, laikam tomēr mašīna grib atpūsties. Nu, zini, ChatGPT saka, ka mašīnas neatpūšas, tās lūst. Un šis bija ļoti pārliecinoši. Nē, nu ideāli. Te nav internets, nav cilvēku, nav kafijas, noteikti kodī sodi. Un, kas jums saku, es te šodien nomiršu jauna kaut kādā čuhņā. Zane, miers, tu nemirsi. Tu vienkārši kļūsi par stāstu degpunktā. Pilsētniece, kas pazuda starp govīm. Meitenes, bet pavisam nopietni. Tad tiešām neviena nav tik ļoti bailīgi. Bet paskaties, tur ir mājas. Varbūt aiziesim paprasīt palīdzību. Es neatstāšu mašīnu kaut kādā čuhņas vidū. Bet ko tad tu mums iesaki darīt? Palikt te? Man ir variants. Es stūrēšu, jūs stumjat. Bet to mašīnu kaut kā līdz tām mājām mums jādabū. Palīdzību!
šīs ir kārtīgs pilsētas modelis. Nu, parasti sanāk pie pirmā putekļa. Nevis tā kā mums te sēž. Klusē, Lauķi! Nu, īstenībā jau mēs braucām, es nezinu, kā lai tā pieklājīgāk pasaka. Nu, mēs vispār braucām uz tādu normālu līgo pasākumu. Nu, tādu stilīgāk. Es neesmu vienīgā, kas grib normāls līgos svētkus. Normāls? Nu, tad jūs esat pilnīgi nepareizajā vietā. Es žinību jātiek svinēts viss pa vecai modei pēc senču tradīcijām puķītei. Vesi! Nu, ne puķīt! Nē, es nezinu, ko redzat jūs, bet tad es neskatu cilvēks. Kaut ko tur mazgā piespienu ūdeni, nomazgā pirms ēdīsiņu, apmazgā. Tas taču normāli veikalos rasa arī mazgā pirms tirko. Te jau var rokām. Nē, nomieriniet, meitenes. Mana omiņa arī tā darīja. Kam esat kaut kāds sakars, man tā šķiet to sievu. Bet te jau ar rokām. Ar ko tad? Ar kājām? Buļķis stāv! Vai tas vispār droši? PVD, ko par to teiks? Drošāk nekā laisties ar salūzušu mašīnu vēl tik tālu prom no mājām. Vai tas kādreiz beigsies? Tu tik skaisti dziedi, nu podā kā lakstīgala. Tas izklausās pēc piedzīvojuma. Klausieties mani. Pie mums tu arī paklausies. Jā. Labi. Pie mums viss nenotiek vietā. Mums katram darbam ir savs laiks. Maize kasti neizcepsies, siers arī pats nesašiesies. Un svētki taču arī paši neatnāk. Tie jārada ar rokām un sirdi. Un ar muguru arī, jo pēc šīs dienas jūs jutīsiet visus muskuļus, par kuru pat nenojautāt. Jā. Tieši tā. Mūsdienās visi pieraduši tikai paņemt. Te jādod pretim ir pats darbiņš, humoriņš. Nu, labi, var arī pa kādai kļūdiņai. Un šeit kļūdas gadas ļoti bieži ir sevišķi šim meistaram. Nu, tēvs, es vismaz mēģinu. Tu pagājušajā gadu sāli ar cukuru sajauc. Tāpēc bija tā garša tāda, kolosāla. Es jau nesapratu, vai man raudāt, vai smieties, vai rīt lost. Labi, jokus pie malas. Jūs labāk izstāstiet, kā tad jūs te esat nolēmuši? Vai jūs paliksiet mūsu mājā, palīdzēsiet mums gatavoties svētkiem? Bet tas nozīmē, ka jums būs jāmīca maize, jācep maize, jācep pīrāgi, jāgatavo arī siers un jāpušķo māja. Jā, mēs paliksim. Jā, ļoti labi. Ja jūs paliksiet, tad es aiziešu pie zēniem. Es parunāšu ar viņiem. Varbūt viņi var sačinīt jums to mašīnu. Jā, mēs paliekam. Jā.
un tāds kā elles skaists. Ģenoveva, Ģenoveva, smej nelabāks pie sevis. Ģenoveva, Ģenoveva, reiz nelabāks par sevi, nē. Labi, labais. Ģenoveva, Ģenoveva, smej nelabāks pie sevis. Ģenoveva, Ģenoveva, reiz nelabāks par sevi, nē. Labi, labais.
Tas bija jāsaprot. Kas nozīmē, ja nepareizi dzer, krāšņi protestē? Kā protestē? Nu, pagājušajo gadu bija tā, ka, Jā, pagājuša, bet tu atkal mēģini sāc. Tu saproti, ko tu vari ar tiem veciem stāstiem? Tu jau te visas meitenes esi aizbiedējis. Māt, kurķī, tu vispār tā vairs arī grib braukt šurp. Mamma, nu tur tas bija tak skaisti. Ielikām maizi un tad bum! Tu zināji, nav droši. Man tā krāsas nepatīk. Nekas jau tur nebija. Tikai vaigs. Un Pēters stūp. Nestūbums eksperiments. Kāds eksperiments? Nu, vai maize var būt kāzēta, vai arī pūpināta? Es negribu atrasties tuvumā tai krāsnī. Vai tas kādreiz beigsies? Visi! Nu labi, nu pietiek te jokot. Saka, tev jāiet pie manas meitas, tur tiks cepta maize. Tev viņai jāiet palīgā. Tev viņai palīgs šodien ļoti. Jā, tev jāiet pie siera un tev pie alus. Nu, siers būs tur, nu tur būs siers jājām. Nu, alus, nu kāds, nu arī alus. Ne, un lai mums te būtu jautrāk tā viss strādāšana un cepšana, es labāk ieslēgšu rādio. Krāsas var sadusmoties. Un tad nebūs joki vairāk.
Es atceros, kad pirmo reizi cepu maizi, tad es skatījos, kā tā mīkla rūkst un ceļas, un tad es sapratu, ka tas ir kaut kas dzīves. Bet tu to ieliki mīļā par ātru krāsnī. Jā, un dabūju ķieģelī pie tā. Nekas ķieģelīts man ļoti labi noderēja. Man Rīgā bija ko atstudēt durvis. Tā, nu es paskatīšos. Labi, kā labiek nav iestrīdus. Jā, nu ļoti labi. Mīklai vienkārši izstrīd. Bet tagad Mīklai ir jāšķirja. Jā, un es ļoti priecājos. Mums iznāks tāda skaista, laba maizīte, pīrāgi. Nu, cik labi, ka neko lietu šoreiz nepieliki klāt. Tad viņiem būs vislabākā maizīt, kāda jebkad ir cepta šitai krāsnī. Es zinu. Tā. Es jau zināju, ka tā bija laba doma, ka mēs paņēmām to prosecco līdzi. Pilnīgi skaidrs kā diena. Ko darēs?
Perfekti! Tā būs garšīgākā maizīte šitai mājās. Es jums jau pirmie gribēju pajautāt, kāpēc jūs visu laiku dziedat? Jums ir kāda garīgā kaita, jūs nemākat? Šausmas, meitenes. Man patīk dziedāt. Es runāju arī vispār. Tā dziedāšana man nāk no senākiem laikiem, no manas vecmāmiņas, jo mums kādreiz bērnībā tā tika mācīts. Visus darbus darot, visos godos dziedāt. Un arī uz Jāņiem mēs dziedājām. Un Jāņos ir dažādi svarīgi darbi, kas jāpadara sēta, jāsapušķo un visas laukmalas jāsagrāb. Un ja to neizdarīt, tad cilvēki tika aplīgoti. Nu, un Jāņos svarīgi. Nu tā, tūlīt jūs man dzirdēsiet kā. Un vispār jūs gribat iemācīties dziedāt? Dziedāt, varbūt mēs varam uzrekot. Vai jūs? Tā. Jā, kāda to pīpals, to tu... Ai, ula, 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 ai, ula, ula, ula. Vai tas kādreiz beigsies? Nu, cik var? Beigsies! Mēs gribam to mēs dziedāsiet? Jā, līkoties. Jā, līkoties. Labi, tad atkārtosiet pēc manis, pēc teikuma līko, līko. Jā, tad jūs... Nu, klausieties, jūs atkārtosiet katru teikumu, ko es jums teikšu, jūs dziedāsiet tāpat kā es, ja? Labi, mēs varam. Kas tās tādas sabraukušas līgo, līgo, pašai līgo, vakarai līgo? Kas tās tādas sabraukušas līgo, līgo, pašai vakarai līgo? Tās jau trakās pilsētnieces līgo, līgo, redpupītu dziedādāmas līgo. Tās jau trakās pilsētnieces līgo, līgo, redpupītu dziedādāmas līgo. Stulbas tā kā sētas mieti līgo, līgo, visu gaisu sajaukušas līgo. Stulbas tā kā sētas mieti līgo, līgo, visu gaisu sajaukušas līgo. Visu gaisu! Cik, kas ir, es gribu redzēt, tu tā pilsētniecēm, es gribu redzēt, kāda viņam tā reakcija būs. Jā, es par to tik daudz zinu, ka gribu pagaršot. Pagā. Alts ir līgo sasaudaļa vislabākā, jā? Tas jau jāsāk jau pirms Jāņiem. Tā kā ceriņi noziedējuši. Tur ir apvinīts, tur ir iesalīts, tur ir apks ūdens. Un viss būvība notiek. Jā, to ir pagaršot. Lūdzu, pamēģi. Lūgt! Mana mēle ir konfiscēta.
Tad nesavu dzērus. Prosecco skaitās. Un pārējie dzērieni, teikšu jums atklāti, ir tikai salmazgas. Alus, tikai un alus Jāņos. Nekāds prosecco te nebūs. Nāciet, meitenes, mēs jums pamācīsim. Jā. Ejiet, skatieties, tās vietējās meitenes nāk pariņām. Draugi, būs labi. Krāsas uzvedas līdzīgi kā man mašīna. Tā nebūs pavisam nav droši. Krāsas tā. Es tur kaut ko pieliku. Ko tu pieliki? Nu, es bišķiņ pieliku sodu un bišķiņ raugu. Un prosecco. Un tad tik būs svētki. Atsākjāmies lēnām bez panikas. Bez panikas? Tu dzird tādā krāsas runa, ka traktors, kas tūlīt grasītos, pacelties gaisā. Es negribu mirt maizes dēļ, bet es neuztaisīju stāliju. Tagad viss saprot, ja ir soda raugs, prosecco, tā ir laika bumba, gāza eksperiments tas ir. Tu redzēji, ka tā krāsa galīgi nemīlu to tavu prosecco. Nu, es jau īstenībā gribu
šīm pilsētniecēm. Bet vai te kāds manī klausās? Varbūt, ka nemaz nav tik traki. Un pastāv ļoti liela iespēja, ka nākošgad visi no manis atšūsies. Un man šeit vairs nebūs jābūt. Puķīt, ko tu runā? Ko tu runā? Jo nebūs jau kur braukt. Puš, nu! Reiz bija skaļāk nekā pērni. Pat auss nedabūja aiztaisīt. Nedabūju jau, bet nu... Bet tie, kas sākumā baidies, tie var drošāk palika. Vismaz tie līgo svētkus neaizmirstam. Nu, ko var darīt? Nu, nevajadzēja man tevi atstāt vienu. Bet vai tad es varēju iedomāties, ka tā notiks? Nu, mēs jau paši arī bijām vainīgi. Bet nu neko. Nu, bet no kļūdām taču mācās. Mazliet miera mājās, tā jau visu šķiet par daudz, bet kā vēlies nav. Rīta gaisma ceļu klāj, kurš ved mani tālāk, un es nezinu, kam lūgt to, ko vēlos sagaidīt. Rītu mazliet, vakaru mazliet, veiksmes mazliet, vilšanos mazliet, skumju mazliet, cerību mazliet, sapņus mazliet, tevis mazliet. Visa kā ir bijis, pirmie prieki vilšanās, pirmās asaras. Un ja būtu vēlreiz ļauts ceļu sākt no gala, labi visa, kas reiz jau bijis, vēl es vēlētos rītu mazliet, vakaru mazliet, veiksmes mazliet, vilšanos mazliet, skumju mazliet, cerību mazliet, sapņus mazliet, tevis mazliet. Paliek tas, kas nepiepildījies. Tas, ko katrs kādreiz klusi vēlējies. Rītu mazliet, vakaru mazliet, veiksmes mazliet, vilšanos mazliet, skumju mazliet, cerību mazliet,
tevis mazliet. Tā baltās pieder tādai jaunai meitenei. Es teiktu, rozā vairāk pieder tā vai... Tas jaunums no Diora. Vai kas tas? Vai? Ai, tad tas jau tāds. Vai piedāvāt, vai negribu pirkt, izkurināt, smiltas nomazgāt, svaigi zāļu aromātu, varbūt pirts ir tāds īpašs rituāls, jā, naktī. Jā, izklausās pēc kāda īsta lauku spāva. Noderēs? Kādu mēs? Pārgāj, jums tur nav ko iet viņiem līdzi. Jums, meitenes, ir jāmazgājas rasā. Būsiet vēl skaistāks, vēl veselīgāk būsiet. Un vispār viss dzīvē nokārtosies. Kāda krasi? Nu tas taču ļoti vienkārši. Atne rasa laugiem. Tā seju nomazgā. Un uzreiz ir viss, ko dzīvē vēlamies. Nu, pamēģiniet. Nu kā, tad jūs taču redzējāt, ir bilds ar labi no bilds. Man nepatīk. Nu vai tā, es taču rādīju maigi. Meitenes, klausieties. Beidzot, muļķoties, labāk klausieties. Iesim pēc kalmēm, labi? Kauliem? Kalmas, tie tādi augi, kas aug rīķos un ezeros, tos saplūdjāņos, tad tā čik-čik-čik-sīki sagriež, izkaisa māju, lai nav blusas, lai skaista smarža, lai viss vairojās, nu tā, ejam uz ezeru, nāksiet man līdzi. Nu, ejam, es jums iedošu zābacīs, ja? Nu, jūs vārds man vai jūs tos kārs nesam? Ko nezinu? Nu tā, te jums zābacīs stāv, uzvilksim, un tad iesim tā, ko rārīgām, steigos sacīdām. Ko darīdams, teic, ko sacīdams, vai uz katra soļa tev misējas, un viss mūžam iznāk otrādi. Ņemšu negribu, ņemšu tīšu prāt, bet tie paši labākie nodomi vēl aizvien tev vējā izsējās. Puķes sirds, tā nekad nekur nav gana, mīlu to, jo tikai mana ir šī muļķes sirds. Muļķes sirds, tā nekad nekur nav gana, mīlu to, jo tikai mana ir šī muļķes sirds. Kur tu liksies tāds viens pats pasaulē, vai tai tādē tomēr vairs paļauties, jau tev līdz tev gaušam žēlabām. Ne pa pirmo reiz, ne pa pēdējo, sirds par tevi izrāda stiprākā, un tev atliek tai vien pakļauties. Muļķes sirds, tā nekad
Svētki jau tikai ēšana un dzeršana. Svētki ir cilvēki, un ja sanāk kopā riktīgie cilvēki, tad vienalga svētki ir izdevušies. Jau svētki jau arī ir kļūdas. Nu, kur tad svētkus bez kļūdām? Ja nebūtu šo kļūdu, taču nebūtu neko runāt, neko atcerēties. Un ziniet, un es par šo stāstīšu. Un katru reizi vēl kaut ko pielikšu klāt. Bet man vislabāk patika tas, ka mēs visi visu darījām kopā. Nu, izņemot puķīti. Nevienam te nav saprāta. Jā, Laila. Pat tie, kas sākuma baidījās. Un jūs? Ko jūs paņemsiet no šī vakara? Pilnīgi neko. Kā? Kā nevislabais ir iepārnots. Un kā laukos, pirtī ir dzīvība. Un es varu vairāk nekā es domāju. Bet pakmaņiem nevar paiet. Bet kad drīz pagāšu? Redz, kā jaunie zina, ka jāsadodās rokās. Un tad ir viss, tad ir mīlestība, veselība un godas vairs vispār ne mana, ne viņa goda. Nu, malači! Bet es vispār nedomāju, ka būs sliktāk. Sanāca labāk. Bet zini, es, protams, negribu uz to normālo, rīgo pasākumu. Jā, un es tagad zinu, ka maizes mīklai nevajag, lai tas neko klāt. Es tikko pārlēcu ugunī. Jūs varat iedomāties, es pārlēcu. Un mēs izcepām maizi. Ne, nu, gandrīz. Jā, un gandrīz nodedzinājām vai uzspradzinājām manu māju, manu vecās mātes krāsni. Nu, protams, vienmēr bez sprādziena. Nu, es jau teicu, es nelikšu vairāk nekad proseko. Jūs arī nelieciet proseko klāt pie mīklas. Nav labi. Nav garšīgi. Nē, garšīgi jau ir, bet es prātu. Nu, jā. Tā ir lieta. Ziniet, nu, es jau tagad uz visu mūžu atcerēšos, ka svešās virtuvēs nevajag eksperiments taisīt. Un vispār es svēru mūžīgi mūžos āmen neko nelikt lieku klāt šovakar. Nu, jūs mājās. Nu, bet, protams, ka es tev visu piedodu. Nāciet taču šurp, mīļie. Visi nāciet. Nē, vēl nekur mēs nesanāksim. Es tomēr gribu pateikt, ka vissvarīgākais svētkos ir būt kopā ar saviem mīļajiem. Un tad izdodas pilnīgi visi svētki. Un cienīt to, kas mums ir dots. Un nu tu vari saukt. Sanāciet, Jāņu bērni līgo, līgo, sāmeņu maliņām ir līgo. Līgo, līgo, no maliņu maliņām ir līgo.
Līgo Vandzenē, līgo visā pagastā, līgo katrā sētā, namiņā, druvā un pļavā. Es ļoti ceru, ka mēs jums, viss Vandzens kolektīvs lielais, jums devām to līgo svētku sajūtu, un jūs no Anču biržas dosieties tālāk svinēt ar pacelātību un foršu garstāvokli. Mīļie mani kolektīvi! Krepliņi domās ar mums šodien, tie sezonu noslēdza. Es ļoti ar jums visiem lepojos, jo šī sezona nebija viegla nevienam no mums kolektīviem. Šī sezona nebija viegla kopumā Vandzens tautsnamam, tāpēc, ka bija ļoti daudz dažādu jaunu, sarežģītu projektu jārealizē, bet mēs to visu kopā paveicām. Jūs daudz ceļojāt pa novadu, Krepliņi apbraukāja Latviju, mēs radījām pirmizrādi, mēs radījām jaunu koncertu stāstu, mēs radījām jaunas programmas un jaunas dejas. Un jūs beidzot esat pelnījuši mazliet atpūsties. Tāpēc milzīgi liels paldies mūsu senjoritām Ozolzemei un tā vadītājai Dainiņai. Mīļš paldies mūsu mazajām un lielajām zemenītēm un to vadītājai Vitai. Sirsnīgs paldies mūsu vārpiņām un ieviņai. Aktieri, jūs esat stipri un garā ļoti stipri, jo jums ir tāds maratons šogad Līgo svētku bijis sestdien Dupurkalnā, kur vairāk kā 1000 skatītāju priekšā jūs brīnišķīgi izspēlēt tīvas pamācību mīlēšanā. Un šodien šeit jūs priecējat mūsu pagasta iedzīvotājus un viesus. Jūs esat pelnījuši skaļus aplausus. Un, protams, paldies, Lēliņ, tev par sezonu. Es lepojos ne tikai ar mūsu kolektīviem, es lepojos arī ar savu komandu. Jo Vandzens tautsnama komanda šajā sezonā pierādīja, mēs varam, ja mēs gribam, mēs daram un, protams, to darīt. Tāpēc katram paldies Vovī tev, Olitiņ tev, Inesitē kaut kur tālumā. Bet šodien es gribu īpaši paldies teikt savai kolēģei Lienei, jo visu, ko jūs šeit redzējāt, tas tapa Lienas galvā un sirdī. Liena ir šī pasākuma idejas autore, scenāriste un, es varu teikt, arī režisore. Un, Zanīte, arī tev paldies. Un šodien kopā ar mums ir arī mūsu Valdemārpils apvienības pārvaldes vadītājs Solveiga, kura noteikti vēlas teikt jums kādu līgo sveicienu. Labdien, vandzenieki, Vandzens viesi, visi uzveduma dalībnieki. Tā diena beidzot ir klāta pēc daudzajām brīvdienām, pēc nogurdinoša karstā laika, kas mums deva gana daudz brīžu sagatavoties šiem te Līgo svētkiem, gan sabraukt tuviem un tāliem viesiem, lai svētki izdotos. Un braucot pie jums, es braucu no Laidas, jums tas ir izdevies. Lauki ir sakopti, dārzi izravēti, un spriežot pēc jūsu kuplā skaita, arī draugi un radi ir ieradušies. Tātad atliek vien pulcēties vakarā, kad Vandzenē jebkurā mājā degs pats krāšņākais ugunskurs, un visi kopā jūs sagaidīsiet saulēktu. Novēlu, lai ugunskurs silda, lai Līgo dziesmas iepriecina, lai Līgo kārumi piepilda vēderu,
vainagos ievītās gaišās domas Silda, un lai šī uzņemtā vasaras saulīte pietiek līdz nākamajiem Jāņiem. Priecīgas svētkus un paldies kolektīviem! Jums tiešām bija maratons! Es vēl ātri gribu pateikt lielu paldies, jo maizīt, ko mēs izcepām ar visiem sprādzieniem, to mums noziedoja uzdāvinājumu mazdandari. Tāpēc paldies liels mazdandariem! Paldies par katru pīrādziņu, kas te lielā grozā tika ielikts. Vai ne, aktieri, bija garšīgi? Mēs arī cienājām jūs. Lai jums skaisti un brīnišķīgi svētki, izbaudiet šo skaisto saulaino laiciņu, bet es aicinu jūs, tiekamies atkal citos kultūras pasākumos. 11. jūlijā Uņciem svētki, 25. jūlijā visi pulcēsimies, protams, skolas skaistajā jubilejas salidojumā, 8. augustā Vandzemes pagasta un sporta svētki. Lai brīnišķīgs vakars un svētki! Uz tikšanos!